Un jums ir viegli klausīties, man ir viegli runāt. Jo patiesībā runāt decenti un skaidri ir ļoti patīkami. Tā ir tāda labi padarīta darba sajūta. Ticiet man. Un visu man bērnību viņš man teica, ka tu sēdi ar taisnu muguru. Kā tu runā, taismot vaļā, kad tu runā. Un man likās, ka Dievs, vai tiešām mums nav nekā cita, par ko parunāt. Bet tad, kad es sāku studēt un nodarboties ar lietām, ar kurām es nodarbojos, es sapratu, ka ir brīnišķīgi, ja šīs kvalitātes ieliek cilvēkā bērnībā, jo tad tavs ķermenis un tavs runas aparāts faktiski atceras šīs lietas. Un tad iznāk tikai drusku piesist ar burvju noiņu, un tas sāk it kā darboties. Vispirmām kārtām, lai jūs labāk saprastu, ir vajadzīgs jūsu acu skatiens, kurā ļoti daudz ko var nolasīt. Ja jūs klients sāks skatīties griestos, tad kaut kas nav pareizi. Jo faktiski jau bez tā teksta, bez mērķus, ko mēs ejam, bez idejas, ko mēs it kā paužam un ko mēs gribam kādam iemācīt, mums jau nekā cita nav, kā mūsu ķermenis, balss, rokas un acis. Nekā.